Aicinām visus šeit nākt uz ābeļdārzu, lai jauki izbaudītu un redzētu, kā skaisti tiks pacelti karogi. So welcome here in the nice apple garden and let's enjoy the flags being raised. Folkloras kopā putni mākslinieckā vadītāja Ilze Jansone ar folkloras kopu malībiešu dalībniekiem, ko oficiālā daļa ir sākusies, un lūgums atklāt runas Baibu Moļņiku UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerāla sekretāri, un tieši par to starptautisku nozīmīgo atrodoties mums šeit. Baiba Moļņika. Folkloorierühm Putni ja lauluühendus Malībieši tegid avasõnumi ja nüüd üritus võib alata. Esimesena ma annan sõna sissejuhatavaks kõneks UNESCO Läti Rahvusliku Komisjoni peadirektorile Baiba Moļņikale just rahvusvahelisest dimensioonist rääkides.
Labdien, Tēriņš, Tere, ekscelences, mīļie lībiešu mantojuma kopēji, lībiešu mantojuma dienu organizētāji, īstenotāji, sabiedrotie un draugi. Ekscelentsid, Tēriņš, Tere, labdien! Kõik Liivi pärandipäeva korraldajad, Liivi pärandipäeva elluviijad, liivlased, liitlased ja nende sõbrad. Mēs mēdzam rudeņos un pavasaros vairāk nekā jebkad citad celt acis uz augšu un vērot putnus. Sügiseti ja kevadeti rohkem kui muul ajal me tõstame oma silmad taeva poole, jälgime linde. Kā tie lido prom un pavasaros atgriežas atpakaļ. Seda, kui nad lendavad ära ja kevaditi tulevad tagasi. Lībiešu tradīcija mums vēsta, ka putni prom nelido. Tie mājas nepamat. Tie paliek tepat ar mums, tikai tur, zem ledus, jūrās, upē, ezeros. Liivi tava räägib meile, et linnud ei lenda ära, nad jäävad koju, nad jäävad siia meie juurde, siin samas jää all, vee all või erinevate veekogude põhjas. Un tad viņi gaida, kad nāks brīdis, kad nāks cilvēks, kas modinās. Ja siis seal nad ootavad, kui tuleb see hetk, kui tuleb inimene, kes äratab need üles. Un tā ir mūsu pašu atbildība dot šo ziņu, kad ir laiks celties, kad ir laiks mosties, ka ir laiks jaunam sākumam. Ja see on meie endi vastutus anda see edasi see sõnum, et on aeg kätte jõudnud ärata, üles tõusta ja uue algusega peale hakata. Un tieši cilvēks un viņa radītājs ir nemateriālā kultūras mantojuma, jeb dzīvā mantojuma atslēga. Ja just inimene või tema loodu ongi vaimse kultuuripärandi võti, vaimse kultuuripärandi keskkoht. Nemateriālais kultūras mantojums, kuram šogad, kur konvencijai šogad atzīmējam 20. gadu, ir šo dzīvo vērtību kopums. Vaimne pärand, mille konventsioonil täitub tänavu 20. aastapäev, on just selle elava traditsiooni kogum. Un tas vēsta par kopienas dvēseli, par to spēku, kas dod mums iespēju aizsargāt, saglabāt un tālāk nodot dzīvo mantojumu. Ja see räägib kogukonna hingest. See on see jõud, mis lubab meil kaitsta, säilitada ja anda edasi seda elavat pärandit. Un tieši tālāk nodošana ir tas spēks, kas arī šodien mums apliecina, ka tradīcijām ir ārkārtīgi būtiska nozīme ne tikai tajā, lai mēs atcerētos, kas mūs vienoja pagātnē, bet lai dotu jaunu spēku savai nākotnē. Ja just see edasiandmine on see jõud, mis annab meile seda aru saama, et on väga oluline mitte hoida praegu seda, mis on, vaid et see areneks ka edasi ja läheks edasi ka tulevikku. Un ANO pirmiedzīvotāju valodu dekāde, kurā lībiešu valoda ieguļas kā ļoti vērtīga daļa un arī impulss visai pasaulē. Ja ÜRO põlisrahvaste aastakümme, milles liivi keelel on oluline roll ka jõudu pakkumiseks tervele maailmale. Liek mums saprast, ka tik bagāta, cik bagāta būs mūsu pasaule ar valodām, ar sapratni, ka neviens nav ne mazāks, ne lielāks, bet visi ir vienlīdzīgi savās tiesībās. Ja just nii palju, kui maailm täitub selle, maailm on täis keeltega, arusaamaga, et kõik on võrdsed ja kõik see moodustab rikkuse ja mitte keegi ei ole teistest üle. Būs tas spēks, kas vienos kopā gan paaudzes,
see on see jõud, mis ühendab nii põlvkondi, gan veidos tiltus starp tautām un starp kultūrām. kui ka kujundab sildasid rahvaste ja kultuuride vahel. Šodien Lībiešu mantojuma dienā, Täna Liivi pärandipäeval sakot paldies un jo īpaši paldies Latvijas Universitātes Lībiešu institūtam par šo iniciatīvu, tänades ja eriti tänades Läti Ülikooli Liivi instituuti sellest algatusest, svinot kopā ar kultūra telpām Kurzemē un Vidzemē, ühiselt kultuuriruumidega Kurramaal ja siin Liivimaal, es novēlu, lai putnu modināšana aizved mūs pie likstošanas vietām, kur dzimt jaunām idejām, jaunām domām, jauniem projektiem, kas mūsu idejas pārvērš darbos. ma soovin, et see lindude äratamine viiks meid lindude pesitsemiskohtadeni, kus sündida uutel mõtetel, uutel algatustel, uutel projektidel, mis neid meie mõtteid ja kavatsusi muudab tegelikkuseks. Lai top. Saagu. Paldies. Aitäh. Un nu vārds pašam lielākajam vaininiekam šeit. Latvijas kultūras ministra ārštata padomnieks kultūra politikas īstenošanas jautājumos un patiesībā Latvijas Universitātes Lībiešu institūta direktors Valds Ehrenstreits. Lūdzu! Ja nüüd sõna tegelikult minule, kes ma olen Läti kultuuriministri nõunik kultuuripoliitika elluviimisel ajal ja ka Liivi instituudi direktor ühtlasi. Tere, sveiki! Šodien ir tāda ļoti īpaša diena, jo šodien mēs faktiski ieliekam pamats pavisam jaunai tādai tradīcijai. Täna on väga eriline päev, sellepärast, et täna me paneme aluse sellisele päris uuele traditsioonile. Tā ir šī Lībiešu mantojuma diena, un tas tradīcijas mērķis ir ne tikai varbūt atgādināt par to, ka Lībieši joprojām pastāv, bet atgādināt par to, kādas ir šīs Lībiešu atstātās pēdas daudz viet Latvijā un arī daļā Igaunijas. Selle päeva mõte on mitte ainult meelde tuletada seda, et liivlased veel on olemas veel tänapäevalgi, vaid ka tuletada meelde, et need liivi juured on sügavad kõikjal, kus liivlased on elanud Lätis ja Eestis. Un es ceru, ka šī jaunā diena ar varbūt tādām vairāk simboliskām lietām, lībiešu krāsām, putnu modināšanas dziesmā vairāk nekā 100 punktos Latvijā kļūs par tādu ikgadēju tradīciju, un tā patiešām būs tā visas Latvijas iespēja aizdomāties, atcerēties un izcelt tās savas lībiskās saknes, kas ir šajā zemē, šajos cilvēkos, valodā un visā citā. Ja ma loodan, et see päev saab selliseks iga-aastaseks traditsiooniks päevaks, mil võib-olla selliste sümboolsete tegemistega nagu liivivärvid või lindude äratamine aitab meenutada ja tähelepanu pöörata ka meil iseendil nendele liivi juurtele, mis elavad edasi siin maal, inimestes, tavades, keeles ja muus. Tieno, aitäh! Paldies! Paldies mūsu Lībiešu Latvijas virsaitim. Un tagad oficiālā daļa. Viņas ekscelence Kristīne Našaniece, Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Igaunijas Republikā. Lūdzu.
sõna tema ekselentsile Kristiine Naškneetsele, Läti Vabariigi suursaadikule Eesti Vabariigis. Cienītie Vidzemes lībiskās kultūra telpas, Hedemeestes, Limbažu un Siguldas novada pārstāvji, cienītā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre, godātais Lībiešu institūta direktori, godātais dzejnieki, viens no 3 lībiešu dzejniekiem pasaulē, un otrs stāv man blakus, godātais kolēģi vēstnieki, cienītie mākslinieki un visi klātesošie. Jūs varbūt brīnāties, kam vajadzīgas šīs garās uzrunas formas, bet ar to jau pašā sākumā es vēlos pateikt, cik pagodināta jūtos piedalīties putnu modināšanā Mecepolē un paust apbrīnu, cieņu un pateicību visiem lībiskā mantojuma glabātājiem, lībiešu valodas un kultūras turpinātājiem pasaulē. Austatud Liivi kultuuriruumi Häädemeeste, Limbaži ja Sigulda kihelkondade esindajad, omavalitsuste esindajad. Austatud UNESCO Läti Rahvusliku Komisjoni peasekretär, austatud Liivi instituudi direktor, austatud luuletaja, üks 3 Liivi luuletajatest maailmas, austatud kolleeg suursaadik, austatud kunstnikud ja kõik siin viibijad. Te võib-olla imestate, milleks need pikad kõnetusvormid, aga sellega ma juba päris kohe alguses soovin öelda, kui austatud ma tunnen, et mul on võimalus osaleda lindude äratamisel Metsepooles ja väljendada oma imestust, austust ja tänu kõigile Liivi pärandi hoidjatele, Liivi keele ja kultuuri jätkajatele maailmas. Nav lielu vai mazu valodu, tāpat kā nav lielu vai mazu tautu. Ir valodas, kas veido Eiropas un pasaules kultūra telpu, un ikviena no tām ir vērtība, jo pārstāv kādu noteiktu pasaules skatījumu. Manus priekšstats par lībiešu pasaules skatījumu veido Gundegas Blumbergas minētās devīzes Latvijas Universitātes Lībiešu institūta atklāšanā. Īstenosim utopiskas idejas un aprobežosimies ar maksimumu. Kā arī Valta Ernštreita dzejolis tādi kā mēs nemirs nekad. Ei ole suuri ega väikesi keeli, samuti nagu ei ole suuri ega väikesi rahvaid. On keeled, mis kujundavad Euroopa ja maailma kultuuriruumi ja igaüks neist on väärtus, sest esindab mõnda konkreetset maailmavaadet. Minu ettekujutust Liivi maailmavaatest kujundab Gundega Blumberga sõnum Läti ülikooli Liivi instituudi avamisel. Viime ellu utoopilisi ideid ja piirdume maksimumiga. Samuti ka Valta Ernštreiti luuletus sellised nagu meie ei sure kunagi. Vai un cik daudz lībiskā pasaules skatījumi ir šodienas latvietī? Cik mūsos ir no lībiskās drosmes un uzdrīkstēšanās? Gribētos domāt un cerēt, ka daudz, ka katrā latvietī mājo iekšējais lībietis. Putnu modināšana Mecepolē līdzās citiem lībiešu mantojuma gada notikumiem palīdzēs mums labāk apzināties sevi. To, ka mūs var veidot vairākas identitātes, ka mums var būt ne tikai viena sakne, bet varbūt vesela sakņu sistēma, kas kopumā mūs kā sabiedrību dara bagātu un stipru. Katrā ziņā, ieraugot jaunās ceļazīmes Talsu novadā, mans iekšējais lībietis sajūtās aizkustināts un lepns. Või ja kui palju Liivi maailmavaadet on tänapäeva lätlases, kui palju meis on Liivi julgust ja pealehakkamist. Ma tahaks mõelda ja loota, et palju, et igas lätlases elab sisemine liivlane. Lindude äratamine Metsepooles teiste Liivi pärandi aasta sündmuste kõrval aitab meil parem endast teadvustada seda, et meid võib kujundada mitu identiteeti, et meil võib olla mitte ainult üks juur, aga terve juurte süsteem, mis tervikuna meid kui ühiskonda teeb rikkaks ja tugevaks. Igal juhul nähes uusi teemärke Talsi omavalitsuses minu sisemine liivlane tundis end liigutatuna ja uhkena.
Lībiešu valoda tiek uzskatīta par īpaši apdraudētu valodu, kurā šobrīd runā mazliet vairāk par 20 cilvēkiem. Daži gan to dēvē par atdzīvinātu valodu. Godājot lībiešu cīņas sparu un vērienu, kā arī līdz šim paveikto, man gan gribētos dēvēt lībiešu valodu par vienkārši dzīvu valodu, kuras turpināšanā mums visiem jāsniedz sava artava, lai priecīga putnu modināšana Mecepolē un ražens lībiešu mantojuma gads. Liivi keel peetakse erilist ohustatud keeleks, millest tänapäeval räägib veidi üle 20 inimese. Mõned küll nimetavad seda elavdatud keeleks. Austates liivlaste võitlusvaimu ja haaret ka seni saavutatud, mina tahaks nimetada liivi keelt lihtsalt elavaks keeleks, mille jätkamisel peame me kõik panustama igaüks. Olgu rõõmus lindude äratamine Metsepooles ja viljakas Liivi pärandi aasta. Paldies! Paldies vēstnieces kundzei, un tagad viņa ekscelence Ēriks Marmejs, Igaunijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Rīgā. Lūdzu. Aitäh suursaadikule ja nüüd tema ekstsellents Eesti Vabariigi suursaadik Lätis, Ērik Marmej. Tere, terens, labdien! Sel aastal tähistame Liivi seltsi 100. aastapäeva. Šogad mēs atzīmējam Liivu savienības 100. jubileju. Ning Liivi lipu kasutusele võtu 100. aastapäeva. Un liibiešu karoga izveidas 100. gada dienu. Selle tähtpäeva märkimiseks on see aasta Lätis kuulutatud Liivi pärandi aastaks. Lai atzīmētu šīs jubilejas, tā skaitā šis gads Latvijā ir pasludināts par liibiešu mantojuma gadu. Liivi pärandi aasta eesmärk on ärgitada Liivi piirkonda pöörama tähelepanu oma juurtele ja oma traditsioonidele. Šī liibiešu mantojuma gada mērķis ir rosināt liibiešu savu laiku apdzīvotos novadus, pievērst uzmanību savām saknēm un liibiešu tradīcijām. Ja täna koos teiega siin tähistame esimest korda Liivi kultuuripärandi päeva. Un šodien mēs kopā ar jums šeit pirmo reizi atzīmējam liibiešu mantojuma dienu. Liivlased on eestlastele keeleliselt kõige lähem hõimurahvas ning liivlaste kultuuripärand on Eesti ja Läti kultuuri ühisosa. Lībieši ir valodas ziņā igauņiem tuvākā radu tauta, un lībiešu mantojums veido Latvijas un Igaunijas mantojumu kopīgo daļu. Liivlased on Läti põlisrahvas, kes on alles hoidnud oma kultuuri eripära ja kelle kultuuripärand on mõjutanud meie keelt ja kultuuri mõlemal pool piiri, kus me täna oleme. Lībieši ir Latvijas pirmie dzīvotāji, kas to savu savdabību ir saglabājuši līdz mūsdienām, un lībiešu mantojums ir ietekmējis mūsu valodu un kultūru abās pusēs robežai, uz kuras mēs šobrīd atrodamies. Liivi keel ja kultuur on põimitud nii Läti kui Eesti keelde ja kultuuri. Lībiešu valoda un kultūra ir ievijusies gan latviešu, gan igauņu valodā un kultūrā. Liivi juurtega Läti sõnad kõlavad eestlastele koduselt ja Eesti rannarahvas kasutab Liivi sõnu kirjeldamaks rannikualasid. No lībiešiem aizgotie vārdi latviešu valodā igauņu ausī izklausās mājīgi, savukārt igauņu piekrastes iedzīvotāji izmanto lībiešu vārdus, lai aprakstītu piekrastes dabu. Liivi värimuses on kesksel kohal lindude äratamise rituaal. Lībiešu mantojumā centrālā vieta ir putnu modināšanas rituālam. See on seotud kevadise pööripäevaga ja selle juured ulatuvad iidsetesse aegadesse. Tas ir saistīts ar pavasara saugriežiem, un tā saknes iestiepjās ļoti senos laikos. Läänemere soomlasi, eestlasi, liivlasi, soomlasi
seob müüt maailma tekkimisest veelinnumunast. Baltijas jūras somus, igauņus, lībiešus, somus saista mīts par pasaules izcelšanos no ūdensputnu olas. Ja mis oleks veelgi sobilikum päev, kui Liivi kultuuripärandi tähistamiseks, kui päev, mis märgib looduse ärkamist ja taassündi. Un kas gan būtu vēl labāka diena, lai atzīmētu šo lībisko mantojumu kā diena, kas atzīmē, kas ir saistīta ar dabas pamošanos un visu dzīvu atzimšanu. Tänan tähelepanu eest. Pateicos par uzmanību. Oficiālais brīdis ir pienācis - karoga pacelšana. Aicināsim lūdzu visus runātājus Baibu Moļņiku, Valtu Enštreitu, Kristīni Našanieci, Ēriku Marmeju, Kūkī Kīveru, Dagni Straubergu, Linārdu Kumski, Lolitu Ozoliņu un Čempju Kārli pacelt karogus. Lūdzu. Se hetk on käes. Ma kutsun kõiki kõnede pidajaid lippu juurde selleks, et Liivi lippusid tõsta.
Nu, ko karogi ir pacelti un plīvo, un turpinās mūsu oficiālā daļa. Ja pirmajā mēs dzirdējām vēstniekus un UNESCO un Lībiešu institūtu, tad tagad tiem cilvēkiem, kas dzīvo reāli šeit uz vietas. Mums 3 mēri, 3 pašvaldības, un kā pirmo lūdzam Kūliki Kīveru, Hēdemestas novada mēru. Te juba kuulsite ja erinevaid kõnesid enne, Ripotormi tõstetud ja nüüd aga las räägivad need, kes elavad siin koha peal, linna omavalitsuse esindajad, esimesena Küll Kiiver Häädemestet. Tere, Lahtien, austatud väga kõrged külalised, endine Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves on ka siin üritusel, külalised Lätist, Eestist. Godātie augstieviesi, godātais bijušais Igaunijas Republikas prezidents Toomas Hendrik Ilves, godātie klātesošie un viesi. Ja vallarahvas. Un mūsu arī pagasti iedzīvotāji. Liivlaste ajaloolised asualad paiknevad põhiliselt tänapäeva Lätis, kuid nende metsapoole muinasmaakond ulatus ka Edela-Eestisse, kus liivlasi elas praeguse Häädemeeste valla alal. Liiviešu vēsturiskais teritorijas pamatā atradās Latvijā, taču viņa apdzīvotais areāls ieteicās arī Igaunijas dienvidrietumu stūrī šeit Häädemeestē. Ehkki ajaloolise Liivi ala põhjapiir pole siiani päris selge, hõlmas see kitsema tõlgenduse järgi praeguse valla lõunaosa kuni Kabli külani. Lai gan šī Lībiešu areāla ziemeļrobeža pavisam precīzi nav nosakāma, taču tā ietvēra
šo mazo Igaunijas daļu līdz tādā šaurākā izpratnē līdz pat Kablī ciematam. Laiemalt on aga kokkupuuted liivlastega olnud kogu meie valla piires, millest tulenevalt saab Häädemeeste valda pidada Eesti Liivi rannaks. Taču plašākā izpratnē, es faktiski ietveru visu šo te Hēdemeestes novadu un savā ziņā šo te piekrasti, kas atrodas, var dēvēt arī par tādu lībiešu krastu. Tänane lippude heiskamise tseremoonia ja lindude talveunest üles laulmine on oluliseks verstapostiks Liivi kultuuripärandi teadvustamisel. Šodienas svinīgā lībiešu karogas pacelšana un putnu modināšana ar dziesmu ir arī tāds svarīgs solis lībiešu lībiskā mantojuma apzināšanā. Meile, Läti piirinaabritele, Häädemeeste valla rahvale annab pärandiaasta suurepärase võimaluse taasavastada liivlaste teemat kui esivanemate kultuuririkkust. Mums, Hēdemeestes iedzīvotājiem, kas mēs dzīvojam tieši blakus robežai Latvijai, šis te lībiešu mantojuma gads dod lieliskas iespējas aktualizēt lībisko tēmu un arī atcerēties par to, ka tas ir mūsu pašu mantojums. Oleme väga uhked, et oleme selle edasikandjateks. Esam lepni, mēs ļoti lepojamies ar to, ka mēs esam tie, kas nes šo mantojumu tālāk. Liivi teema teadvustamine on suurepärane võimalus tutvustada laiemalt kunagist muinasmaakonda. Un šī lībiešu tēmas aktualizācija ir lieliski iespēja plašāk iepazīt un plašāk popularizēt šo seno lībisko novadu. Hakkajad, kohalikud ja ajaloo asjatundjad on märganud ning ärgitanud sellekohaste teadmiste avardumisele juba pikka aega. Vietējie aktīvisti un vēstures pētnieki jau ir pievērsušies šo tematu izpētē un arī popularizācijā jau labu laiku. Möödunud aastal otsustas ka kohalik omavalitsus Liivi teema tähtsust rõhutada. Pagājušajā gadā arī vietējā pašvaldība nolēma vēl papildu uzsvērt šo lībiešu tēmu. Meiegi peame oluliseks Liivi keele ja kultuuri taaselustamist. Arī mēs uzskatām par svarīgu lībiešu valodas un kultūras revitalizāciju. Näeme lähitulevikus Liivi teemakeskuse rajamist metsa poole vanasse koolimajja atraktiivse eesmärgina. Mēs saskatām nākotnē arī tādu tīri praktisku soli, tas ir lībiešu tematikai veltīta centra atvēršanu, kā pašreizējā Metsapoles skolā, kā tādu pievilcīgu jaunu objektu. Teema tähtsust arvestades sisaldub see riigiülest ja maakondlikku mõju omavana nüüd ka Pärnu maakonna arengustrateegias. Un ņemot vērā šīs tēmas svarīgumu, tam būs arī ietekmes pārrobežu sadarbības ar pašvaldībām, un tas ieņems svarīgu lomu Pērnavas aprīļa attīstības plānā. Et oleks olemas koht, kuhu mitmekülgne teemakohane pärand koondada ja selle jagamist korraldada. Lai būtu vieta, kur apkopot daudzveidīgo kultūras mantojumu vienkopu un padarīt to pieejamu. Otsime üles need kultuuririkkused, mille liivlased on meile jätnud ja jagame neid teadmisi ka teistega. Meklēsim tās bagātības, kurās lībieši mums ir dalījušies un dalīsimies tajās ar citiem. Muutub kõik, mis elab, ainult surnud ei muutu enam. Sellepärast tõmbabki meid kauge minevik, et leida sealt midagi, mis oleks püsiv. See Karl Ristikivi tõdemus rõhutab ülihästi olnu jäädvustamise olulisust. Mainās viss, kas dzīvo, tikai mirušie vairs nemainās. Tāpēc arī mums pievēl tālu pagātni, lai atrastu tur kaut ko, kas būtu pastāvīgs. Šī Karla Ristikivi atziņa uzsver ļoti labi bijušā saglabāšanas svarīgumu. Mul on suur au ja siiras hea meel tervitada siin Häädemeeste vallas Eesti-Läti piirialal Liivi kohviku avat kõrval kõrgeid külalisi, vallarahvast ja kõiki huvilisi tänasel ajaloolisel pärandipäeval, Liivi pärandipäeval.
Man ir liels gods un paties prieks sveikt šeit, Hēdemestes pagastā, pie Igaunijas un Latvijas robežas, blakus kafejnīcai Ovāt, augstos viesus, pagastu novada iedzīvotājus un visus interesantus šodienas vēsturiskajā lībiešu mantojuma dienā. Meile on antud võimalus aidata kaasa selle nähtavaks tegemisele. See kingitus kogu oma suuruses, keel, kombed, tavandid, uskumused tuleb avada. Palju rõõmu ja põnevaid leide Liivi pärandi taasavastamisel ja edasikandmisel. Aitäh! Mums ir dota iespēja palīdzēt, lai padarītu to redzamu. Šī dāvana visā savā lielumā, valoda, ieražas, paradumi un ticējumi ir jāatver. Prieku un daudz jaunu atradumu, no jauna atklājot un daloties ar lībiešu mantojumu. Paldies! Aitäh! Ma ühe asja rõhutaksin veel. Siin on Gustavs, keda ma soovisin alguses, et tuleb minu kõnet tõlkima. Tema on Häädemeeste poiss, Häädemeeste kooli õpilane, tegelikult Läti poiss, aga tema valdab siis mõlemat keelt ja ma annaksin talle korraks sõna, et ta tutvustab seda keelte lugu, kuidas tema seda on oskama hakanud ja edasi viib. Tere, labdien! Šodien satnācu šeit, lai nedaudz pastāstītu par to, kā es vispār nonācu līdz tam, kad es mācos tagad Igaunijā jau 6. gadu. Tere, ma olen täna tulnud siia, et natukene rääkida, kuidas ma jõudsin siiani, et ma õpin praegu juba 6. aasta Häädemeeste keskkoolis. Vispār man ienāca tā doma tā, ka mēs dzīvojam tik blakus, mēs esam Baltijas valsts, un mēs domās varētu būt visi vienādi, jo vēsture mums vienota. Me oleme Balti riigi elanikud ja minu arvates me saaksime olla need, kes jätavad meie side ajalooga ja me saaksime teha palju põnevat tööd koos. Eesti ja läti keel on teistes keelte gruppides. Igauniju latviešu valoda divās dažādākās grupās. Aga see ei ole probleem meil teha ühiseid tööd ja projekte. Aga tā nav problēma, lai mēs varētu taisīt un veidot jaunus projektus kopā. Kindlasti on see mulle suur rõõm, et ma sel aastal aitäh meie kooli direktori Aule Kingi, kes on siin kohal, kes kutsus Tartu ülikoolist teadniku, kes rääkis meil lahti natukene liivi keel. Ja see andis mul võimalus teada saada, et ma nüüd saan lihtsam ära õppida liivi keel. Paldies mūsu direktorei, kas uzaicināja no Tartu universitātes zinātnieku, kas pēta līvu valodu, kurš pastāstīja par to, kā līvu valoda ir ļoti saistīta ar igauņu valodu un latviešu valodu, bet tie, kas māca igauņu valodu, var labāk viņu iemācīties. Aitäh, paldies! Paldies Igauniem par burvīgo dāvanu un turpinam mūsu uzrunas un aicinām Dagni Straubergu, kas ir Mecepoles lielākā daļa Limbažu novads, Limbažu novada pašvaldības domes priekšsādātājs. Lūdzu! Iespēsienīt sunā Dagnis Straubergs, kes on Limbaži maakonna juht ja Limbaži maakond moodustab suurema osa Metsepole ajaloolisest territooriumist. Dāmas un kungi, cienāmies Ilves kungs, dārgie draugi no Igaunijas. Daamid ja härrad, austatud härra Ilves, sõbrad Eestist. Tā nu tas ir, ka mēs šeit Latvijas dzīvojot runājam dažādās valodās. Nii see on, et me siin samas kõrvuti elades räägime erinevaid keeli. Bet būdami gudri cilvēki, mēs meklējam vienmēr kaut ko kopīgu. Kuna me oleme targad inimesed, siis me alati otsime midagi ühist. Mūsu valoda, no igauņu valodas, latviešu valoda ļoti atšķirās. Pa šiem tepat pierobežā dzīvojot, pa šiem gadiem es esmu iemācījies dažas pieklājības frāzes un tikai pāris frāzes, kuras publiski nelieto. Meie eesti ja läti keel erinevad omavahel. Ma siin piirialal elades
mitme aasta jooksul olen ära õppinud mõned viisakusfraasid ja mõned sellised fraasid, mida avalikult ei kasutata. Un droši vien arī jums igauņā mūsu valoda šķiet arī ļoti sarežģīta, bet vienalga kaut kas liek mums meklēt kopīgo. Ja võib-olla ka teile eestlastele meie keel tundub väga keeruline, aga siiski on midagi, mis paneb meid otsima ühist. Un šķiet, ka tas varētu būt tas lībiskais, šī lībiskā izcelsme, kaut gan es jau nobijos, es domāju, ka Latvijas lībiešu karoga arī nevelk līdz galam no igauņu karogiem un griež to otrādi. Ja ma arvan, et see võib olla see liivi pärand, see liiblus, mis meid ühendab, kuigi ma ühel hetkel isegi hirmusin ära, et Läti liivlased ei tõmbagi lippu päris masti otsa ja vahepeal keeravad lipu tagurpidi. Bet ikdienā dzīvojot kopā ar cilvēkiem, es bieži esmu dzirdējis, manī ir noteikti kaut kādas lībiešu saknes, un ir jūtams, ka cilvēki tiešām vēlas to, lai viņiem būtu kaut kas no lībiešu saknēm. Aga siin elades argipäeval ma sageli kuulen, et inimesed ütlevad, et minus ilmselt on midagi liivi juurtest ja ma näen seda, et inimesed tahavad, et neil oleksid need liivi juured olemas ja et oleksid osa sellest. Un noteikti kāds ir pētījis savu ciltskoku un nonācis pie atziņas, ka tam ir kāda lībiska radniecība, bet šodien es domāju, klausoties šajās skaņās, šajās dziesmās, mums ir apbrīnojama, interesanta diena, atklājumiem pilna diena. Aga kindlasti on mõni ka oma liivi juuri leidnud, ega täna kuulates neid laule ja sõnu, ma arvan, et meil on täna väga imeline päev, imelisi avastusi täispäev. Un ja klausoties šo mūziku, esot šeit klāt, jums pārskrien tirpiņas, tad, manuprāt, jūs varat arī vairs nemeklēt savu dzimtskoku un jau principā saprast, jūsos ir lībiešu saknes. Ja kui täna kuulates te tundsite, et teil üle selja lähevad vire, siis te kindlasti võite öelda, et te ei peagi oma liivi juuri otsima, kui teis juba on need liivi juured olemas. Un ja šodien nē, tad varbūt kādu citu reizi, jo šī tradīcija turpināsies, un kas zina, lai mums visiem veiksmi. Ja kui mitte seekord, siis ehk mõni teine kordki, sest see traditsioon läheb edasi ja kes teab. Aitäh! Un Mecepole ir tik liela, kā arī Lēdurgas pagasts Siguldas novads ir Mecepoles sastāvdaļa. Tādēļ aicinām Linardu Kumski, Siguldas novada pašvaldības domas priekšsēdētāju vietnieku. Lūdzu. Ja Metsepole piirkond on nii suur, et ka Läädurga valda, mis on Sigulda maakonnas, on selle osa, sellepärast me kutsume siia Sigulda maakonna asejuhi Linards Kumskis. Labdien! Vēstnieka kungs, vēstnieka kundze, ekscelences, mīļie klātesošie. Man ir patiesi prieks būt šeit kopā laikā un telpā lībiešu mantojuma gada, lībiešu mantojuma dienas, lībiešu karoga 100-gadas dienā. Ekscelentsid, daamid ja härrad, mul on tõeliselt hea meel täna Liivi-Parandi aastal, Liivi-Parandi päeval, Liivi lipu 100. juubeli aastal olla siin koos teiega. Pēdējās nedēļas laikā lībiešu karoga pacelšana un mantojuma godināšana tā darīta tik daudz reižu, ka tā vairs nav reta un ekskluzīva parādība, bet joprojām svēta un ikdienas koda, ikdienas dzīves sastāvdaļa. Viimase nädala jooksul on võib-olla Liivi lippude tõstmine ja Liivi-Parandi austamine on toimunud nii mitmel korral, et hakkab tunduma, et see enam ei ole selline harv juhus, vaid see on selline
endiselt püha, kuid juba peaaegu tavaelu oluline koostisosa. Un arī mēs Siguldas novadā šogad pirmo reizi Kaupo Turēdas pils pakājē uz Gaujas tilta pacēlām lībiešu karogus. Ja ka meie Sigulda maakonnas esimest korda Kaupo vana lossi janamil Koiva jõe silla peal Siguldas tõstsime liivilippe. Tādējādi manifestējot mūsu senču piederību mūsu senčiem un vienotību. Selliselt näidates meie esivanematega, ühtsust meie esivanematega ja meie esivanemate päritolu. Un arī šodienas tikšanās uz Igaunijas un Latvijas robežas ir kā vienotības simbols. Ja ka tänane kohtumine siin Eesti-Läti piiril on sellise ühtsuse sümboliks. Mīļie klātesošie, lai mūsu senču tradīciju kopšana, karogu pacelšana un tikšanās šeit kļūst par ikgadēju tradīciju. Armsad siin viibijad saagu see liivilippude tõstmine, liivipärandi austamine ja meie esivanemate juurte mäletamine iga-aastaseks traditsiooniks. Un, mīļie klātesošie, mēs esam kā tilts nākamajām paaudzēm mūsu senču tradīciju saglabāšanā, pētīšanā un nodošanā tālāk, lai mūsu svētais pienākums mums izdodas. Ja armsad kuulajad, me oleme nagu sild meie esivanemate traditsioonide pärandi üleandmisel järgmistele põlvkondadele. Ja ma soovin, et see meil ka õnnestuks. Un es gribu teikt paldies visiem, kas līdz šim ir kopuši mūsu lībisko dzīves ziņu, un gribu pateikt īpaši paldies, ka mūsu darbs ir vainagojies ar panākumiem. Mēs esam ierakstīti, mūsu vieta, gan Limbaža, gan Siguldas novads ir ierakstīts nemateriālajā mantojuma kanonā, un esam Vidzemes lībiskā kultūrtelpa. Ja ma tahan tänada kõiki, kes on seda liivipärandit hoidnud ja mul on eriti suur au, et meie piirkond Limbaži ja Sigulda maakond on nüüd kirjutatud Läti vaimse pärandi nimistusse, kuhu on kantud Vidzeme liivipärane kultuuriruum. Īpaši paldies par Vidzemes lībisko kultūrtelpu Lolitai Ozoliņai. Ja selle kultuuriruumi eest eriline tänu Lolita Ozoliņale. Paldies! Aitäh! Jā, Lolita Ozoliņa, Latvijas kultūras akadēmija, doktoranta, pētniece, Vidzemes lībiskās telpas, kultūra telpas vadītāja. Nu, ko aicinām teikt pāris vārdus Lolitai karoga pacelšanas laikā Mecepolē. Nüüd sõna Lolita Ozoliņale, kes on Läti Kultuuriakadeemia uurija, ka Vidzeme liivipärase kultuuriruumi ja üks põhilisaktivist. Labdien, visi klātesošie! Ma tänan tere kõik siin viibijad. Šodien Latvijas pirmie dzīvotāji lībiešu senajās zemēs tiek pacelti zaļi, balti, zilie karogi un simboliski modināts jaunais gads. Täna Läti põlisrahva liivlaste ajaloolistel piirkondades tõstetakse liivilippe ja sümboolselt alustatakse liivi uut aastat. Pirmo reizi arī Vidzemes lībiskās kultūrtelpas teritorijā. Esimest korda seda tehakse ka Vidzeme liivipärase kultuuriruumi alal. Es esmu pateicīga vairāk nekā 100 cilvēkiem, mūsu kultūrtelpas cilvēkiem, amatniekiem, bibliotekāriem, novadpētniekiem, vēsturniekiem, folkloras kopu dalībniekiem un visiem daudziem citiem. Ma tänan enam kui 100 inimest meie kultuuriruumist. Need on rahvakunsti hoidjad, folklooriansamblite osavõtjad ja paljud muud. Šie ir cilvēki, kas padara dzirdamu un redzamu mūsu kopīgo kultūrtelpu. Need on need inimesed, kes teevad meie ühise kultuuriruumi kuuldavaks ja nähtavaks. Un kultūrtelpa par tiešām pārkāp robežas, ne tikai
pagastu, bet arī valstu. Ja see kultuuriruum tõeliselt läheb üle piiride, mitte ainult üle valdade piiride, vaid ka üle riikide piiride. Un esmu īpaši pateicīga arī mūsu kaimiņiem, Igauniem. Ja ma olen eriti tänulik ka meie naabritele eestlastele. Īpaši pateicīga Igauņu kolēģiem no Tartu universitātes. Eriti tänulik Eesti kolleegidele Tartu Ülikoolist, ar kuriem mēs kopīgi pētam mūsu saknes, lībiešu senču saknes un mantojumu. Kellega koos me ühiselt uurime meie juuri, Liivi esivanemate juuri ja pärandit. Un vēl vien pateicība no manis mūsu pašvaldībām, Limbažu novada pašvaldības vadībai un Siguldas novada pašvaldībai. Ja veel üks tänu minu poolt meie omavalitsustele, Limbaži maakonna omavalitsusele ja Sigulda maakonna omavalitsusele. Par atsaucību un atbalstu, kas padara mūsu kultūrtelpu vēl redzamāku un vēl skaistāku. Selle vastutuleku ja toetuse eest, mis teeb meie kultuuriruumi veel ilusamaks ja toredamaks. Un tikai apzinoties savus piederības saknes, mēs piezemējamies līdzīgi kā gaiputni atgriežas mājās. Ja ainult siis, kui me teadvustame oma juuri, me maandume just nagu need rändlinnud maanduvad siis, kui nad tulevad tagasi koju. Vidzemes lībiskajā kultūrtelpā seno lībiešu saknes ir dzirdamas, seno mūsu valodas izloksnēs, redzamas vietvārdos un jūtamas cilvēkos, mūsu lībiešu senču pēctečos. Meie kultuuriruumis on Liivi pärandit kuulda keeles, näha inimestes ja tavades meie nende järeltulijates. Godāsim un turpināsim šo skaisto mantojumu. Austame ja jätkame seda ilusat pärandit. Un tagad, lai skan salats lībiešu valoda, ķempju kāļa, jaunākajā varētu pat teikt par godu šim pasākumam lībiešu mantojuma dienai, radītajā dzejolī. Ja nüüd kõlaku salatsi liivi keel Kembi-Karli kõige uuemas, võib isegi öelda, et just selle päeva auks kirjutatud luuletuses. Paldies, suur tänu, thank you, aitäh. Tänu. Terins Hamaden, tere kõigile. Sveitsens ise. Ma siis lugub mõtsa pool liib kiels, mis ma keeratis tempis päevaks. Ma nüüd loen salatsi liivi keeles seda, mida ma olen kirjutanud selleks päevaks, sest tegelikult noosišu dzejol salas liivi šobak, mis sellest spetsiaalselt teeme. Yrktugi liib lintist, yrktugi sie maa aljed lintist, yrktugi liib mer sinist lintist, yrktugi suur suluv rand valdav vaga lintist. Tempi on lintist püa, tempi on yrktumispäeva, yrktugi ülesad, lindubed liibmaa lintist. Kevad otsub ommel pesa, jeng otsub keelel koda, utagi liib lintist vastab. Ürktugi veedlintist, ürktugi soolintist, ürktugi mõtsalintist, ürktugi toovilintist. Kuudlugi lintist ööl, kuudlugi liib lintist tulabet, kuudluma kuudlugi. Siirlinti, kiivit, paipel, kuurg, mõtuks, kulb, püälind, piitsiskabr, teelti. Las ürktuk valdlintist, las ürktuk sinist lintist, las ürktuk aljed liiblintist. Ürgugi kiel, ürgugi näemis, ürgugi moistumislintist. Ürktugi valgaig, kui näed lintis kupse. Ürktugi rekk sina, las esa tõlped läb liede. Ürktugi kevad kielist lintist. Ürktugi näen tiibed,
yrktugi omtiibät, yrktugi liitjeskommes, kui näed jo kordim, old valg eeskõrd. Yrktugi liibmaa suulis, kui amad lintis löödubet, kus yrkte. Modiniet lībiešu putnus. Pamodiniet šīs zemes zaļos putnus, pamodiniet lībiešu jūras zilos putnus, pamodiniet lielās kūstošās jūrmalas balto klusumu putnus. Šodien ir putnu svētki, šodien ir mošanās diena. Modiniet pāri robežām lidojošos līvzemes putnus. Pavasaris meklē sev līgzdu, dvēseli meklē valodai mājas. Pieņemiet lībiešu putnus. Modiniet ūdens putnus, modiniet purva putnus, modiniet meža putnus, modiniet debesu putnus. Klausieties putnu balsīs, klausieties. Lībiešu putni laižas, sadzirdot klausieties. Cīrulis, ķīvīte, paipala, dzērve, rubenis, gulbis, stārķis, tilbīte, cielava. Lai atmostas baltie putni, lai atmostas zilie putni, lai atmostas zaļie lībiešu putni, lai mostas valodas, lai mostas saredzēšanas, lai mostas sapratnes putni. Modiniet gaismas laiku, lai redzētu putnu acīm. Modiniet ceļu zilumu, lai saplaukst robežu stabi. Modiniet pavasara balsu putnus, modiniet viņu spānus, modiniet savus spānus. Modiniet putnus sevī, lai redzētu augstāk, lai nonāktu tuvāk gaismē. Modiniet līvzemes plašumu, lai visiem putniem būtu, kur pamosties. Äratage Liivimaa linnud, äratage selle maa rohelised linnud, äratage Liivi mere sinised linnud, äratage suure sulava ranna valge vaikuse linnud. Täna on lindude püha, täna on virgumispäev. Äratage üle piiride lendavad Liivimaa linnud. Kevad otsib endale pesa, hing otsib keelele koda, võtke Liivi linnud vastu. Äratage veelinnud, äratage soolinnud, äratage metsalinnud, äratage taevalinnud. Kuulake lindude häält, kuulake Liivi linnud tulevad, kuulmisega kuulake, leoke, kiivitaja huik, kurg, mõtus luik, toonekurg, taevasikk, västrik. Las ärgata valged linnud, las ärgata sinised linnud, las ärgata rohelised Liivi linnud. Ärgaku keele, ärgaku nägemise, ärgaku mõistmise linnud. Äratage valguse aeg, et näha koos lindudega. Äratage teede sina, las piiripostid lähevad lehte. Äratage kevadekeelsed linnud, äratage nende tiivad, äratage enda tiivad, äratage linnud endas, et näha kõrgemalt, olla valguse lähedal. Äratage Liivimaa suurus, et kõigil lindudel oleks, kus ärgata. Suur tänu! Paldies! Aitäh! Un tagad noslēgumā aicināsim folkloras kopas putni mākslinieciskos vadītājus Ilzi Kļaviņu un Mārtiņu Apoliņu pastāstīt par pēdējo putnu dziesmu, kur vajadzēs jums, katram mums palīdzēt. Lūdzu. Ja nüüd lõpetusena me palume folkloori ühenduse putni juhi ja rääkida sellest viimasest laulust, kus te peate kõik meid aitama. Es daudz nerunāšu, tikai drusciņu par to, kas notika no rīta. Ma ei hakka rääkima palju, ainult natukene sellest, mis toimus hommikul. Šorīt 6 modinājām putnus, kāpēc 6, jo putni mostās pirms saulītes.
Me täna hommikul kell 6 äratasime linde ja miks kell 6, sellepärast, et linnud ärkavad enne päiksetõusu. Un tagad aizveram acis cieši, jo cieši. Ja nüüd paneme silmad kinni. Senāk ļaudis ticēja, ka putni nekur neaizlido, te pat vien guļ. Vanasti uskusid inimesed, et linnud kuhugi ära ei lenda, et nad magavad siin samas. Un tagad pavaram labo aci. Ja nüüd teeme lahti parema silma. Pavaram kreiso. Teeme lahti vasaku silma. Izkustinām knābjus. Liigutame nokkasid. Izkustinām labo spārnu. Liigutame paremat tiiba. Kreiso. Vasakut tiiba. Un astes. Ja sabast. Nu labi, un tagad es stāstīšu nākamo stāstu. Mums padomā ir viena kopā ejama, kopā kustama dziesma. Ja nüüd ma räägin järgmise loo, et me oleme kavandanud ühe ühiselt käidava ja ühiselt liigutava laulu. Un tagad iedomājies, Valds nāk no Igaunijas, un viņam padusē balts putns, teiksim, zos. Ja kujutab ette, et üks tuleb Eestist ja tema kaana all on valge lind, näiteks hani. Ietiet drusciņi piekusis, noliek to zosi zemē. Mõnda aega käinud, ta on veidi väsinud, siis ta paneb selle hane maha. Apgriežās riņķī. Pöörab ringi. Aizmirst, ka tā zos jau tur ir, un atkal putniņš. Unustab ära, et see hani seal on ja ootab, et vaata, jälle lind. Un tā arī dziedāsim no sākuma. Pie mums Lēdurgā putnus mēdz saukt par putaniem. Ja nii ka laulame, meil Lēdurgas kutsutakse linde, mis on läti keeles putns, sõnaga putans. Un Valtu mēs šodien sauksim par Andriku vai par veco Andreju. Ja me täna nimetame vana Andreiks. Jā, un tā dziedāšana visiem kopā būs tāda. Ak, tēvs, vec Andretau, mēs smuk putan. Ak, tēvs, vec Andretau, mēs smuk putan. Iet gabaliņa liek zemē, rauv atkal smuk putan. Iet gabaliņa liek zemē, rauv atkal putan. Un lai varētu iziet un izdziedāt arī lībiešu valodā, tad mēs sameklējam kaimiņu pa labi, kaimiņu pa kreisi, liekās mantas nometam zem kokiem un iziesim šeit tā līku loču, kamēr tiksim līdz aplim. Ja selleks, et saaks seda korralikult laulda, et siis paneme need oma asjad kuhugi maha, võtame naabred kinni ja me käime siin Sika Vanga läbi kõik kuni Asti galā.
Everything's finished. No. Paldies par šitādu labu uzspēšanu. Vai vēl kāds daudz? Jā. Tad pa 4, vai 4 māks skaitīt. Ir slāds. Labi, tad pa 4. Pa 4. Ejam vēlreiz. Nākošajā reizē uz Ikškakšu skolu. Mainās 4 ātri vietā. Kamēr skaita līdz 4, tikmēr mainās vietā. Un tagad uzmanīgi jābūt citiem 4 kopā. Ikš, kakš, kom, citi 4. Un aiziet. Mainās, kakš, kom, Vēl kādu? Nu vēl kādu vajag. Pa 3. Paklau, ir viens dancis, kas ir līdzīgs Latvijā un Igaunijā. Mēs viņu iedziedāsim tāpat vien pa 4 latviski, Igaunis savu garjānu, lai dzied igauniski. Gatavi? Pa 4. Vēl ar vienu? Cučs.
Gatavi? Gatavi. Oh! Ar šo putnu modināšanu Mecepolē ir izskanējusi. Visi Latvijas oficiālie runātāji ir mīļi gaidīti Mecepolē pie Igauniem. Un, kā sacīt, vēl Jāņi, vēl Miķeļi. Bet nu tiekamies nākošais gadu atkal šai pašā vietā, šai pašā laikā. Paldies visiem! Thank you all so much! No 6 rītā.